78 dienas. Tā kā nāc mājās, un tev mīļotā sieviete tev prasa, Arturs, kāpēc tu visu laiku esi tik bažīgs? Par ko tāda ir tā kā rūpe? Kāpēc bažīgs? Un tas bija 78 dienas atpakaļ. Tad bija pirmais valdības veidošanas rauns ar Bordānu kungu priekšgalā. Šīs te runas, kas te šodien te ir skanējuši jau vairāk kā 2 stundas, manuprāt, ir iestudētas, uzrakstītas un ir vienādas. Par to, cik deklarācija slikta, sadarbības līgums nevajadzīgs, nepareizs un tā tālāk. Absolūti nepieņemam man ir tas, kādā veidā kaut kādus komplementārus jūs te Valaņkungs, jūs tagad zināt, no kuras partijas jūs esat, no ZZS, jūs vienkārši bieži viņu mainat. Tur bija Zatlē reforma partija, tad bija Vienotība, tagad ZZS. Ja. Paldies par padomiem mūsu ministriem. Bet es domāju, ka ar prezidiju, kad mēs novembrī dalījām šīs te Saeimas deputātu sēdvietas, Dzintara kungs bija, Murnītes kundze, jūs arī bijāt. Manuprāt, mēs ļoti pareizi esam iedalījuši. Šeit ir Saskaņa, ZZS, un te ir pozīcija. Mēs esam pareizi to darījuši. Man ir tā, ka man ļoti daudz cilvēku pēdējās 130 dienas. Pēdējās 130 dienas ir pārmetuši to, kur es esmu pazudis. Kāpēc es nestāstu, kas notiek? Kāpēc es nerādu ar savu kameru notikumus Saeimā? Kas notiek? Man jums tas nav jāstāsta. Jūs to zināt. Šeit sēdošie, pat no Saskaņas. Jūs visi to zināt. To nezina tur, rekur, kameras. Kas pēc tam skatās? To viņi nezina. Un mēs esam nokļuvuši neapskaužamā situācijā. 78 dienas atpakaļ valdība tika sākt veidota, neizdevās. Es arī esmu par sarkanajām līnijām. Es personīgi šeit šobrīd runāju ne KPVLV frakcijas vārdā, bet savā vārdā. Es tiešām esmu pret ZZS valdībā. Gluži tāpat kā JKP ir pret ZZS valdībā. JKP neizdevās šis te viņu premjerēšanas laiks. Tad nāca mūsu premjers. Bet te ir tāda viena maza piebilde. Es ļoti labi saprotu, ka var un vajag mīlēt sievieti. Un to sievieti vajag mīlēt tā, ka bezprātīgi, kaislīgi, bet nedrīkst mīlēt varu. Varu mīlēt. Tas nav pareizi. Pagāja vēl 50 dienas. Atnākot vienu dienu uz darbu, es uzzinu, ka viena no mūsu koalīcijas partijas sadarbības potenciālajiem partneriem ir izmesti, tā teikt, no šī raunda ārā attīstībai par visu labu. Es to uzzināju no Delfiem, ticiet man. Palika ZZS. Skaita matemātika kā gribi, kaut kā nesanāk. Savā frakcijas sēdē es palūdzu, lai atnāk JKP pārstāvi un pasaka mūsu frakcijai acīs, ka viņi nestrādās ar ZZS vienā koalīcijā. Vai tā bija? Pierakstiet, ja? Bija. Izsaucieni no zāles. Pagāja vēl pāris dienas, mums sākās tehnokrātiskā valdība ar visiem tiem piedāvātajiem profesionāļiem, kurus tikko nosauc iepriekšējais runātājs Regīna, jūs no Saskaņas. Arī par šiem kandidātiem mēs uzzinājām, arī frakcijā uzzinājām, arī biedri uzzināja, arī mūsu partijas pārstāvi uzzināja no interneta. Kad arī tas nenotikās, un tagad es vēršos pie jums attīstību par. Jūs taču saņēmāt pieteikumu
no vēl toreizējā mūsu premjera amata kandidāta veidot valdību Bondara kunga premjerēšanā, atslēdzot JKP. Bija tāda lieta? Bija tāda lieta. Gobzems zvanīja. Bija tāda lieta. Tas vēl bija Kariņa kungs, jūs vēl nezināt, kas tad, un tagad tikai jūs nākat. Tagad tikai ir 27. decembris. Tas vēl bija pirms tam, kad to vāru iemīl. Un tad nāk Kariņa kunga kandidatūra. Domājiet, es esmu priecīgs par to, ka vienotība, kur patiešām no šīs tribīnas manā vārdā ir tiešām slānīta, ne pa jokam, es negribētu būt jūsu vietā. Tieši tāpat kā dabūja ZZS. Jā. Un Reirkungs, beidzam, es netaisos atkāpties no saviem vārdiem. Jūs esat komunists? Joprojām. Kamēr jūs esat dzīvs, jūs būsiet komunists. Piedodiet man. Šajā valdībā mums ir tikai viens komunists, un tas ir šobrīd Reirs. Bija trīs. Bija Dūklaus. Sveiki, Dūklau kungs. Bija Rasnačs un bija Reirs. Mums bija 33 komunisti. Šeit iepriekšējā 12. saimā. Tagad viņi ir mazāk pa 9. Šeit. Un jūs domājat, ka tas nav progress? Un es klusēju šīs 130 dienas tikai tāpēc, lai mēs varam izveidot darbspējīgu valdību. Es negāju ārā cilvēkiem, nestāstīju un netaisījos viņiem kaut kādām musināt viņus. Es ļoti labi saprotu, ka šobrīd ir ļoti spēcīgs kaut kāds pilnmēnesis vēsmas joprojām. Vakardien redzot Kalnozolu pie Saeimas durvīm. Jo kā ir pilnmēnesis, tā šeit vienmēr nāca Kalnozols, un tā bija Mūrnietes kundze. Un tā, kad es ieraugu Kalnozolu, tā, kad es ieraugu Ždanoku, un tā, kad es ieraugu Gobzemi, par tautas gribu, tad lūdzu sadalām šo jēdzienu tauta. Sadalām šo jēdzienu tauta. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo šajā gadījumā mums ir dota atbildība. Šajā gadījumā partija KPVLV patiešām nav laimīgākā ar šiem ministra kandidātiem, kas nāk mums vēsturē. Tā tiešām nav. Bet ja jūs man pasakiet, vai pieņemsim, ja mēs tā pamodulējam situāciju, ka pieņemsim Auguls Daboni joprojām kaut kādu savu satiksmes ministriju. Vienalga, viņš varētu būt jebkurā ministrijā, manuprāt, ja? Protams, taču. Bet kas tad nāk vietā? Brigmanis. Un kā jau pēc tam sabiedrībā jūs to paskaidrosiet, ka Brigmanis joprojām ir Saeimā, kurš ir beidzot izvēlēts ārā par citiem 100,000 gadu. Saprotiet? Šajā gadījumā, un te Viņķeles kundze, es neesmu jūsu fans. Un jūs neesat mans fans. Bet te labāk Viņķele nekā Brigmanis. Ja mēs skatāmies par jaunām ministru vietām, tad mums nav jaunu ministriju. Mums piedāvāja, gribēja, nē, Kariņa kungs ar visu demogrāfiju, visu veiksmi. Lai veicās. Tas ir jūsu padomnieks un tā tālāk. Mēs saviem vēlētājiem varam godīgi, es varu pateikt godīgi acīs. Es esmu saņēmis daudzas lamas pēdējās dienās, it sevišķi, kaimiņi, ko tu dari, kā tu vari ar veco valdību un tā tālāk, kas tu tāds esi. Es domāju, ka maniem partijas biedriem ir vēl grūtāk ar tādā veidā ar to visu tā kā tikt galā. Bet ir jāpaskaidro cilvēkiem, kāpēc. Kādi ir varianti? Kariņu neapstiprinās, kas notiks tālāk? Padomājiet, kas notiks tālāk. Es domāju, ka jūs šeit visi ļoti labi zināt. Un tagad parunājam uz turien. Kas notiks tālāk? Tālāk notiek ārkārtas vēlēšanas. Kas ārkārtas vēlēšanās varētu gūt potenciālo uzvaru? Šajā sadalījumā, kā jums šķiet, ka kompliments viens otram tiek izsaka no šejienes, šeit ir aplausi runātājiem tur. Un tā arī būs. Redziet, mans uzskats ir tāds, ka šis
ārkārtas vēlēšanu process, iespējamais, šodien tiks novērsts. Es esmu pārliecināts par to, ka ārkārtas vēlēšanās partija Saskaņa gūtu vairāk balsis nekā šajās vēlēšanās. Es esmu pārliecināts arī, ka Aivara Lemberga pārstāvētais ZZS arī iegūtu vairāk balsis, jo pateikt, ka jaunieši neko nemāk strādāt 110 dienas, viņi vienkārši neko nedara. Nu, redziet, zelta vārdu. Man tiešām nav, Vjačeslav, jābaidās par manis neievēlēšanu un tā tālāk. Jautājums, vai es to vēlēšos vēlreiz. Bet par to, ka 150 dienas, ne 109 dienas, 109 dienas, šobrīd notiekās tāda gumijas vilkšana, bez budžetiem, bez visām, jūs kā ekonomists, Vjačeslav, ļoti labi zināt, kas notiekās ar visiem manīvām, negrib pat atkārtoties. Jums šī te deklarācija ir visu laiku pustukša. Šeit tā deklarācija ir tā kā glāze, bet puspilna. Mēs esam nolikuši savus mērķus, veidus, kuriem mēs ejam. Jā, tur ir piekrīt, tur nav daudz lietas konkrēti uzrakstīts, bet tur ir virziens parādīts, kuriem mēs ejam. Mūsu ministriem jaunajiem. It sevišķi tiešām no savas frakcijas, no KPVLV, Ralf Nemiro. Izturība. Sandra Ģirģena. Izturība. Rāmon Petrāvičs. Izturību. Šis būs ļoti smags laiks mums. Mums pat tiešām sitīs, jo mēs esam patiesībā tiešām nepieredzējuši šajā visā politiskajā milzīgajā cīņā ar visiem noteikumiem, kuru nav. Nav jau noteikumi. Un tāpēc šodien šis te ārprāts arī es uzskatu, ka beigsies, un tas ir pareizi. Un ja kurš tagad nāks, mēģinās un teikt, ka tautas griba. Lūdzu, noformulējiet tautas gribu. Iespējams, tā ir tautas griba pirkta Facebookā pa naudu. Iespējams, ka tā pat nav tauta, bet tie ir kaut kādi troļļi. Es eju pa ielu katru dienu. Es domāju, ka arī varbūt attīstībai pāriet pa ielu katru dienu. Jūs, Nacionāla apvienība, ejiet pa ielu. Jums nāk klāt cilvēki, jautā, kas notiek. Man nāk klāt, man tiešām nāk klāt, man paliek nērti, ka mēs šitik tie ilgi muļājamies. Kariņ kungs, šitas nebūs viegls vingrinājums jums. Jums būs tiešām jātiek galā ar šo te visu. Un es nevaru teikt, ka es esmu tā kā kvēls jūsu fans. Bet visas šīs te lietas, kas tikko šodien tika nosaukts, jūs esat principā vienīgais, kas tagad varētu to patiešām izvilkt līdz cauram, izvilkt līdz galam. Savādāk mums ir patiešām Latvijai ir ļoti bīstami. Jums uz pleciem ir ļoti svarīgi mugursot. Mēs jums palīdzēsim. Laiks ir labs. Saviem vēlētājiem mēs solījām OIK apturēšanu un izbeigšanu, un tas arī ir. Saviem vēlētājiem mēs solījām medikamentu cenu samazināšanu, un tas arī tur ir. Gan recepšu, gan bez recepšu. Saviem vēlētājiem mēs solījām savādāk lēmumu pieņemšanu, ka nevar atnākt kaut kādi, sauksim vārdos, es nezinu, vai vajag vai nevajag, bet pieņemsim Latvijas lielākā nelaime, manuprāt, Lemberga kungs, un ietekmēt kaut kādā veidā lēmumus, kas Saeimā tiks pieņemt ceturtdienās. Koalīcijas padoma kā tāda vairs nav. Mēs esam savus solījumus turējuši, un jo vairāk es runāju, un jo jūs redzat, šī patiesā kultūra arī tāda te būs. Ja mēs šeit runājām pirms tam, un šeit bija vienmēr kapa klusums. Tagad būs tā, ka no šejienes vienmēr būs kaut kāda kliekšana. Pierodiet pie tā, ka jūs sev nedzirdat. Tas ir normāli. Bet mums ir nepieciešama valdība. Šis ir vienīgais risinājums, kā to var izdarīt. Un viņš ir jārealizē. Pietiks uzcināt sabiedrību. Teikt par to, ka šitas ir tam ir tam, kam tur mikrofonu sakārt, vēlns viņu zina kur. Man šitās spēles ir apnikušas. Es beidzot gribētu pasmaidīt.
Un Šmita kungs. Kaimiņa kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts Kaimiņš apvienotu abus debašu laikus? Iebildumu nav, var runāt apvienojot. Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Kaimiņš varētu runāt apvienojot abus debašu laikus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 14 atturs 1. Godātie kolēģi, pagaidiet mirkli, Kaimiņa kungs. Deputāti Pavļuts, Strīķa, Dzinters, Zagatistovs, Latkovskis, Augulis, Zariņš. Lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz darba kārtības izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, turpinām debatas. Lūdzu, Kaimiņa kungs, turpiniet. Aptuveni šāds balsojums Krišāna Kariņa arī būs jūsu, es domāju, apstiprināšanā par ministru prezidentu. Savukārt par saviem frakcijas biedriem. Es nevaru iedomāties, kā mēs brauksim pie vēlētājiem un teiksim, tagad runā pozīcija, stop, pāriet, un tagad runā opozīcija. Kā mēs runāsim ar viņiem, es nevaru iedomāties. Mums būs jāpieņem kāds lēmums šajā tēmā. Bet tas, es esmu pārliecināts, ka mēs darām pareizi. Es esmu dzirdējis daudz ko. Es esmu dzirdējis to, ka es esmu ielikts kaut kādā tur robā, tādā kā stangās, ka man kāds ir paņēmis aiz matiem, tur piedraudējis vai viss kaut ko. Ziniet, pa 109 dienām tu daudz ko pa sevi uzzini. Jo vienkārši klusums dara brīnums. Un Šmita kungs, tās jūsu bažas, ko jūs te sakat, man pilnīgi tiešām ir pārsteigums, teiksim, pa Jurašu kungu, vai ne, ka viņš ir apsteidzis Kaimiņu kungu, ka viņš pirmais nāk ārā, tā kā, tajā mandāta komisijā. Redzēsim. Bet es uzskatu, ka tas ir normāla lieta nomainīt kārtības rullīšu šo te par soda samērīgumu. Par soda samērīgumu, precīzi. Un lai arī tad pieņem lēmumu, bet tas nav adekvāts sods. Un tas nav arī nekādā veidā arguments tam, ko jūs sakat. Šmita kungs, jūs nometāt savas kārtas zemē 2 dienas pirms tam, kad bija jārunā par OIKU, kur jums bija lielākā runāšana un vislielākās zināšanas par to. Jūs nometāt šīs kārtas zemē, un mēs viņas pacēlām. Un jūs nesarunājaties ar zāli. To es saku, mūrniec vietā sevi. Ar veselo saprātu sāksim šo jauno darba spāru. Krišāna Kariņa kungs, es ceru, jūs būsiet uz kontaktiem 24/7, varēs ar jums tā kā aprunāties par dažādiem jautājumiem, jo noteikti jautājumi būs, un arī jauns darba stils, es ceru, ka būs. Vismaz mēs to no savas puses pieprasīsim. Viss pārējais ir darāms, absolūti. Savukārt jūs esiet ļoti labi pretinieki, un stipri pretinieki ir labi, jo viņi padara tev stiprāku. Veiksmi. Kariņa kungs, veiksmi. Paldies. Turpinām debatas.